Esiet sveicināti, dārgie citā laika zonā skatītāji. Šodien ir 28. augusts, ir diena pēc Latvijas-Turcijas spēles. Šodien nepilnā sastāvā mēs ar Gustavu pārunāsim tādas kā atraudziņas, kas mums no vakardienas ir palikušas. Un īsumā izturēsim par Latvijas spēli. Varbūt pieskarsimies mazliet, ko vēl redzējām arēnā, jo visu dienu vakar pavadījām uz vietas. Tā kā ķeramies klāt, Gustav. Jā, sveiciens klausītājiem no manis arī. Tam tev pirmais jautājums, kāds tev vakar bija sajūtas, ieejot arēnā, ieejot fanu zonā? Vai bija tāda sajūta, ka beidzot pienākuši svētki? Man Man bija tā sajūta. Man tā sajūta jau bija pamostoties no rīta. Man bija prieks, ka ir tā diena pienākusi, bet esot arēnā uz vietas, es biju tiešām ļoti priecīgs par to, ka šis ir beidzot sācies. Masīšu balīti ir iegriezusies. Es pieļauju, ka tev stipri līdzīgs varētu būt tās sajūtas. Jā, jā, man vēl, es tikai no rīta piecēlos un domāju, ko lai visu dienu dara līdz tā Latvijas spēlē. Tad aiziet uz to pirmo spēli. Tur tās emocijas varbūt nav tik lielas, jo tur nav tik daudz to skatītāju, nav tik spilgts tās zvaigznes pretī, bet tāpat bija forši redzēt pazīstams, nepazīstams sejas. Un, izejot fanu zonā, tur jau bija pilns ar latviešiem. Pēc tam vēlāk Igauni tur bija pilns un bija ļoti forši. Jā. Bet, jā, varam iet pie Latvijas mača. Droši vien sākt ar to. Jā, jā, lecam zirgos. Uh, Zini, kā es pat sākšu ar jautājumu. Es uzreiz ar savu viedokli, kā sapratu, ka būs baigie sūdi pie centriem. Nu, baigi bieži tā negadās. Tu iesāc spēli uzreiz, it kā ar uzvarētu centra iemetienu, bet tev aiziet un bāmas ieliek vienu. Un tāds uzreiz tāds mazais knockdowns, vai ne? Un it kā no kā arī ātri piecēlās un izvirzījās vadībā pēc tam, kas arī bija vienīgā vadība spēlē. Bet tas bija tā bija tāda slikta pirmā iezīme. Tas bija tāds, man liekas, ko es pamanīju uzreiz. Tas sākums vispār bija tāds nevarēja saprast. Likās, ka tūlīt jābūt kaut kam labam, bet visu laiku tur netiekam līdz metieniem īsti. Tur neiedodam ekstra piespēli, kaut kur paši tā kā nezinām, ko darīt. No otrā pusē mēs bišķi noguļam, izmet ārā, sēdīja Osmans 3 punkti. Šenguns iespiež 2 punkti. Un tad tas sākums jau bija pirmie trauksmes zvani, kad šodien būs grūti. Jā, es tev piekrītu. Sākumā bija tāda satraukuma sajūta, jūtama gan uz laukuma džekiem, gan es pats sēdēju un es domāju, ka bļāviens, atbildīgs mirklis, atbildīgs moments. Un to kaut kā jūta. To pat varbūt jūt arī no skatītājiem, kuriem brīžiem likās, ka himna skrien mazliet pāri uz priekšu. Un jā, bet puslaiks jau īstenībā tīri ok. Mums ir -8. Larkinu esam atstājuši uz nulles. Sipaģi, Sipahi. cilvēks, Sipahi, cilvēks, kura uzvārds būtu jāzina nākamajā dienā. Uh, Kaut ko iemet. Šenguns zem groza plosās, bet tajā pašā brīdī joprojām ir tas -8. Ir sajūta, ka mēs esam spēlē, ir sajūta, ka jā, briest kaut kādi mazliet mēsli, gan ar to pieminēto tipofu, gan ar to viņu lielo spiedienu zem groza. Bet ir tā sajūta, ka, okay, nu, ka porziņš vēl ieslēgsies, ka Bērtāns vēl iemetīs trakos un ka viss notiks. Tā gluži nebija. Jā, nu tā sajūta bija tajā brīdī, kad Žagars iemet tos 11 punktus pēc kārtas. Tad likās, ka, nu, ok, tagad mēs esam pamodušies, sapratuši, kā jāspēlē. Un tagad ies tikai visu uz augšu. Bet beigās izrādījās, ka tas arī bija pa lielam pēdējais mūsu izrāviens tajā spēlē. Nu, tāds, Zini kā, bet arī te ir jāsaprot, ka Žagara 11 punktu izrāviens beidzās ar mūsu timeout. nu, Jo katru jā, reizi, kad Žagars iemeta, viņi iemeta pretī. Un, kad Žagara 11 punktu izrāviens beidzās, to nevar vairāk saukt par izrāvienu. Jo Latvija bija iedzinējos. Latvija jā, pēdējā bet ielaida grostu.
Nu jā, bet tas iedod vismaz man, kā faniem un visiem apkārt, kas man tur bija, tādas patīkamas emocijas. Viss tur lec kājās pēc tiem 3 punktu metieniem. Viņi tā kā likās, ka atdzīvināja gan sevi, gan komandas biedrus, gan fans. Bet jā, tev laikam taisnība, ka baigos punktu iegūmus mēs tur neieguvām. Pānus atdzīvināt pavisam noteikti, jo tomēr mēs basketbolu skatāmies vairāk uzbrukumā, tā aizsardzībā. Un tad, kad tev uz džekiņš ieliek trīs trojkas, principā pēc kārtas, emocijas konkrēti uzsit. Tur tā ir, jā, bet nu jā, kā jau teicu, nu, tas izrāviens beidzās ar mīnusiem, un bankī tas bija otrais tēmāts tajā brīdī. Un es nezinu, ok, kā skatītāji mēs sajūtāmies, varbūt tās, ka var un ir forši un kad aiziet, bet kā spēlētājs sajūtās, jo tomēr no tīkliņa bumbu vairāk izjūg nekā viņi. Līdz ar to, jā, bet tas bija labs izrāviens. Tas iedeva to sajūtu, ka Reku ir žagars, kurš mums bija satraumējies pārbaudas spēlēs, un viņš Reku mums maudz, un aiz viņa mēs varam daudz. Jā, tā kā es tieši gribēju paslavēt viņu, jo tad, kad viņš bija laukumā, tur vēl bija tā skaista epizode, kad viņš izgāja cauri, nomainīja tur tos trīs turkus un beigās atdeva KP un viņš ielika no augšas. Tad viņš fantastiski nospēlēja. Viņš to pirmo puslaiku man ļoti patika, kā viņš spēlēja. Jo tajos brīžos, kad viņš nogāja nost, uznāca Zorigs, tad atkal bija tas basketbols tāds, ka Zorigs īsti neuzņemās, bet arī neizveido nevienam. Tad mēs vienkārši to bumbu pa to 3 punktu līniju tur svaidām no vienas puses uz otru pusi, un tad nav tā. Likās, ka Džeki paši nesaprot, kas viņam jādara un kur to bumbu jānogādā. Tā kā jā, un tad, ja lēc jau uz priekšu, ka tā žagara trauma notika, nezinu, vai tiešām trauma vai kas viņam notika, tad es jau tajā brīdī sapratu, ka nav variantu mums atspēlēties, jo bez žagara, kurš praktiski, ja ne vienīgais, tad viens no vienīgajiem, kurš tiešām labi spēlēja, un ja mums tāds Džeks izkrīt spēlē ārā, tad bez variantiem tur. Nu, bija vēl viens žeks, kurš man patīk, kurš labi spēlēja. Tas ir Rihards Lomačs. Viņš ir, viņš ir kļuvis par tādu stabilu vērtību. Viņš regulāri atnes punktus, viņš regulāri sāsina. Ir interesants. Nu, atkal iemet 16 ar 6-9 no spēles. Tā kā Lomačs bija kā vienmēr ierindā. Un klausies, man te jautājums. Trešās vidū, ja nemaldos, tas bija trešās vidus, kad Rihards salicās ar Sipahi, ja? Man Mm. liekas. Jā, jā, un Osmans Un viņi piesaucās norāva tikai. nost. Un viņi norāva nost. Un man tajā brīdī es sēdēju, es domāju, bāc, nu nē. Nu, tā kā šis tas moments, ka mēs varam vēlreiz laust to spēli, mēs varam vēlreiz mēģināt. Un viņi noņem nost. Un viņš arī, protams, bija neapmierināts, ko mēs redzējām. Jā, bet nu, ko tu domā? Vajadzēja viņu noņemt? Nevajadzēja. Nevajadzētu. Tā kā mēs neko tajā situācijā nevarējām zaudēt. Viņš dabūja tehnisko vai nezinu kaut ko. Mums tāpat ir mīnus 15. Nu, labi, mīnus 18, mīnus 15 nav nekādas atšķirības. Mēs palielinām ejam tikai lejā. Bet iegūms varēja būt daudz lielāks. Viņš varbūt tiktu galvā tur kādam tur sipahī neiemest nākamo trojku un nebūtu viņam 100% realizācija. Vai, nezinu, Osmanam aiziet ciet vai jebkuram citam. Varbūt viņam palīdzētu, viņš iemest 3 trojkas pēc kārtas un viss uziet gaisā. Bet jā, viņi noņēma nost. Viņš bija neapmierināts. Tas vēl pasliktināja visu to emociju, kas mums tur uz tā beņķa bija. Jo viss jau bija tāds saskumuši, nezinu, kas notiek, neko nevaram izdarīt. Un tad vēl viens tur bļaustās, lamājās. Tur. Nu, nekāda iegūma no tās situācijas, manuprāt, nebija. Kā tu uz to Jā, skaties? es tev pilnīgi piekrītu. Uh, Man arī likās, ka tajā brīdī prasījās tieši tas asums. Ka tajā brīdī prasījās, ka varbūt tās, ka viņš pat būtu to tehnisko dabūjis. Un varbūt tās, ka tur būtu kaut kas pamainījies. Protams, daudz var būt tās tikko izskanēja. Nu, varbūt tās arī bija pareizi, ka viņš viņu nomainīja, un varbūt tās viņš būtu uzvarējis pēc tam to spēli, iemetot tur entos punktus. Ja? Nu, daudz varbūt tās. Un treneris pieņēma lēmumu noņemt viņu, noņēma. Nu, šoreiz likās, ka varbūt nevajadzēja. Sajūta bija tāda, ka nevajadzēja. Vēl bija, Bet jā, es nu, pamanīju, labi, par Lomaču tēmu to pārtraukšu. Jā. Uh, bija pagājuši kaut kādas, nezinu, 5 minūtes. Viņš bija tajā brīdī noņemts nost, un viņi sūta atpakaļ. Un Lomačs tāds noskums, tāds apvainojies, tā lēnām pieceļās.
un banka ierauga viņam to seju, un viņš vienkārši sāk bļaut viņam virsū. Tas bija Jā, interesanti. Jā, jā. Tur savācies no sērijas. Tā kā, jā, bet tas bija interesanti. Rihardam dažkārt var redzēt, ka viņš mazliet neaizskrien līdz galam aizsardzībā. Kaut kādā brīdī mazliet vairāk pavada savu spēlētāju ar skatienu, nevis nu, man iekrita tieši viena epizode, tādā ziņā, ka bija tālais rībāns, un viņš gāja nevis atbuļķēt savējo, bet gāja uz grozu, un notika tā, kā parasti basketbolā notiek, bija tālā bumba pēc tālā metiena, un viņam vienkārši burtiski iekrita rokās tajā pozīcijā, kur Rihards stāvēja, un tur bija tajā brīdī jau viņš redzējis. Respektīvi, tas, ko viņš teica. Un, nu jā, tādi sīkumi viņi jau tomēr sakrājās. Arī es atceros, bija trešās ceturdaļas beigas, Zorikam nebija piezīmes, komandai bija trīs, un viņš bija palicis mismašā pret Šengūnu. Un Šenguns tagad spiež vienreiz, otrreiz. Nav piezīme, nav piezīme. Nāk palīgā, piespēlē ārā, vēl viena piespēle, 3 punkti. Un likās tajā brīdī, ok, es nezinu, kāds viņiem ir tas nu, nostādījums. Varbūt tās turamies 1-1, tās jau bija trešās beigas, varbūt tās ir mēģinājums kaut ko mainīt. Man tā sajūta nepamet, ka bļāviens, nu, tas bija it kā vienkārši lēmums, vienkārši uzsit piezīmi. Neuzsits piezīmi, un tālāk viss notika pēc Mērfija un basketbola dieva likumiem. Nu, tā kā jā, tas bija tāds arī moments. Pēc trešās beigās iekrita acīs, un jā, tā jau mēs nonākam pie pēdējās ceturtdaļas. Pie ceturtdaļas, kad mēs jau skrienam pakaļ, ķeramies, aiziet tāds hip hop aizsardzība, vairāk nesaprot, kas notiek, kaut kur skrien, ņemos lecu. Nu jā, tur izlaiž ūdeni nesasmelt, vai ne? Hmm. Īpaši vakar, kad turki met ar cik tur 60% no tālienes. Bet jā, es gribēju vēl par pirmo puslaiku. Tad man patika, ka ienāca spēlē Marks Meijers. Viņš izskatījās labi. Vispār patika visi tie mūsu garie. Nu, varbūt par porziņu parunāsim vēlāk, bet porziņš varēja būt labāks. Bet pārējie Šmits labi iesāka, ok, dabūja ātri piezīmes. Tad nāca Gražuls, izskatījās arī ok, tad arī piezīmes. Un tad nāca Marks un mums tur tā bumba labi kustējās. Ar viņu likās, ka viņš zina, kas viņam jādara. Jā, bet otrā puslaikā viņi nereiz neuzlaida. Tas likās tā, Nē, nebija. Man arī liekas, ka nebija. tas likās tā Labi, bet interesanti. Jā. atceramies arī, ka otrajā puslaikā mēs jau sākām pakaļdzīšanos. Un kaut vienā brīdī, nu, līdzīgi kā Čāvāra neuzlaid, arī Labi, Meijera neuzlaid, jo, nu, bet uzliek tu Mārcis jau Steinbergu. uz 4 minūtēm. Nu, Nu, jā. pamēģināja, teiksim tā. Nu, jā. Uh, jā, nu, iztrūka uzbrukums. Iztrūka uzbrukums, abos puslaikos iztrūka uzbrukums. Tas ir tas, par ko it kā mēs runājām, par ko mums nav jāuztraucās. Aizsardzībā 93 ir daudz, bet 93 ir pret Turcijas zvaigznēm, kas met ar taviem pieminētajiem 60% divpunktu metienu, 60% trīspunktu metienu un 70% tur pāris sodos. Es vispār neatceros, kad es pēdējo reizi būtu redzējis tādus procentus, tik augstu līmeņu spēlē. 60% no trojkas. Nu ko? No trijām viena neiemet. Kosmos, jā. Bet jā, mums ir mums nav aizsardzības. Nu, augstāka līmenī mēs varbūt Igaunijas nosaksim, Portugāli nosaksim un Čehiju nosaksim. Bet par tādiem serbiem un turkiem un nezinu, kas mums tur nāks pretī. Mums vajadzēs labu uzbrukumu, ļoti labu uzbrukumu, un tikai tā mēs varēsim uzvarēt. Un tā kā mēs vakar uzbrukumā spēlējām, nu, būs šausmīgi smagi, ja mēs tā turpināsim. Un es pat nezinu, mums procents nebija arī tik slikts. Mums vienkārši tas uzbrukumā nebija vienkārši kustības tāda sajūta, kad visi skatījās. Varbūt porziņš jāmeklē, tad Bērtāns izskrien no bloka ārā, tad viņam obligāti jādod, viņš metīs. Un tad, nezinu, kaut kāda tāda sasaistīta tie visi spēlētāji izskatījās. Nu, jā, Porziņa iesaiste tiešām likās nepārāk liela. 12 metieni atkal neizklausās arī nemaz tik slikti. Bet, nu, ja bija šī pa Porziņu, nu, 6 kļūdas. Tā gariem spēlētājiem kaut kā bija pa daudz. Un Es vēl tieši, komandai kopā. sorry,
Es vēl tieši man skanēja prātā, kad mēs iepriekšējā epizodē, kad es pieminēju, ka, ja viņš prot tās piespēles dot, tad mums tas jāturpina. To vēl teica, ka prot viņš to darīt. Un tad vienkārši kaut kāds 3 reizes pēc kārtas, kad viņš deva tās piespēles backdoorā, tad auzas bija un Bet bija arī kļūdas. nesaprašanās gadījumi. Daži bija, Bija jā. arī, jā, bija arī tādi, ka abi divi noraustījās, un viens iedeva, otrs neķēra. Bet jā, nu, -17 plus mīnus ir, nav gluži tas, ko mēs vēlamies sagaidīt no mūsu superzvaigznes. Un Bet efektivitāte š- viens. efektivitāte viens, jā, bet šajā sakarā es domāju, ka es tāpat kā Eiro basketa speciāla epizodē teicu, es joprojām neuztraucos. Es neticu, ka Porziņš var nospēlēt divas sliktas spēles pēc kārtas. Jā, viņš varbūt nav savā pīķa formā vai tam līdzīgi, bet tas, kā viņš nospēlē pret Turciju, pret Igauniem, viņš būs pilnīgi cits cilvēks. Un mums to vajag. Jo šis modelis viņš atšķirās no tā, kā mēs spēlējām pasaules čempionātā. Līdz ar to mums vajag šo Kristapu. Mums vajag viņa tos punktus. Un es esmu pilnībā drošs joprojām, ka tas viss atnāks un būs. Es it kā arī par to domāju pēc vakardienas spēles, bet es arī uzdoru uz tādu faktu, ka reāli no cik mums 5 pārbaudas spēles bija, viņš tikai otrajā bija tāds dominējošs pret Lietuvu. Tur viņš izskatījās, ka viņš nereāli izbauda to spēlēšanu mājās. Viņš darīja, ko gribēja, meta punktus un izskatījās viss forši. Visas pārējās pārbaudas spēles atkal bija tāds, nekas tāds. Un tad vakar jau vispār mums, kā faniem, kā divām ekspertiem, likās, ka viss ir slikti, ka viņš neko nemāca, ka mūsu izlase labāk izskatās ar Rodionu Kurucu nekā ar Krista Porziņu. Un, jā. Bet es ļoti Riktīgi ceru. pietrūkst, bet es aptuveni saprotu, uz ko tu ceri. Jā. Bet viņš pamainot jau atkal par Rodionu pieminēja, nu, nenormāli, ne? Nu, nenormāli pietrūkst. Nu, jā, jau mums vispār nav trešā numura, un tas ir šausmīgi skumji. Tā kā pats nu, jā, Strautiņš reāli. Tagad viņš būtu spēlējis 30 minūtes, ticamāk, ja viņš būtu sastāvā. Jā, tieši tā. Reāli spēlē. Un viņa Saki, saka, saki. saka, nē, tu saki. Labi. Reāli spēlē Dāvis, kurš ir vairāk jau 4. Un mums tas basketbols, man liekas, arī mums tā bumba labāk kustās, ka viņš spēlē pa 4, jo viņam ir lielāks pārsvars pret pretinieku garo spēlētāju. Viņš ir ātrāks, viņš ir kustīgāks, viņš ir nenormāli bīstams no tālienes, un tas garais vienkārši nevar atkāpties no viņa. Un tagad viņš spēlē par 3 numuriem, kur Osmans, piemēram, viņa sēdz. Nu, tur nav nekāds Jā, pārsvars. Viņš vienkārši stāv viņa blakām, un Dāvis neko nevar izdarīt. jā. Uh, runājot par trešajiem numuriem, vēlreiz par Sipahī pieskaroties. Zini, cik viņiem plus mīnus vakardien bija? Uh, 38 vai kaut kas tāds. 37. Jā. Ārprāts. Nu, kāds vispār 37? Spēlē plus 20, viņam ir 37. Un jā, nu tās viņa 5-5 trojkas varēja redzēt spēles sākumā, ka uz kaut ko mēs atdosim. Nu, vienmēr, nu, es jau tev rakstīju, nu, ja ir spēle uz laukuma, iesāk Lārkins, Osmans, Šenguns, Osmānī un Sipahi, tev uz kaut ko ir jādod. Vienmēr basītī tu kaut ko atdod, kaut kur noriskē. Nu, bija acīm redzot, nu, tas bija pavisam noteikti acīm redzot, uzskatāms, ka atdod uz Sipahi, lai labāk viņš iemet, lai labāk viņš veido. Un, un tā arī bija. Spēle iesāka, varēja redzēt, viņš tur tās divas iemeta. Abas divas bija, nu pat roka nebija pacelta. Un, jā, un tas arī noteica to tonu spēlē. Mums neiekrīt viņiem. Mēs esam uzstādījuši skautingu, ka mēs dodam šitam džekam, lai viņš veido, lai viņš met. Un viņš arī veido, un viņš arī met. Un, nu jā, tas arī tā kā mazliet nogalināja. Varēja redzēt spēles sākumā. Un īsnībā, ja mēs tā paņemam visu spēles nogriezni, ok, es pateicu par tipofu, vai ne? Tā kā iedankoju. Tu atceries, kā spēle pabeidzām? Atceries pēdējo metienu? Dārzs Bērtāns no stūra. Jā, klusais. Un Pārstīpē knapi pārmet. pieskārās. Knapi pieskārās stīpē. Jā. Jā, nu, man spēlē Man likās, ka likās, bija ka klusais, redzēju. un es, Fui, kad pieskārās. jā, un es skatījos vēlreiz highlights pirms stundas. Man arī likās, ka klusais. Nu, es tā baigi nepērsu uzmanību, bet nu, es vienkārši atceros, ka bija galīgi garām.
Un arī tas raksturo spēli. Tā nebūs. Bērtāns nemet kluso trīnīšu. Es neatceros vispār, kad viņš pēdējo reizi kluso trīnīšu būtu uzmetis. Tā nav likumsakarība. Un līdz ar to spēles sākums un spēles beigas vienkārši, man liekas, noraksturoja pašu maču, jo ne Latvija bija savā labākajā formā. Bet Turki gan izstījās, ka viņi ir savā pīķa formā, ka viņi var vēl pielikt, bet baigi vairāk nē. Jā, viņi izstījās ļoti gatavi, nenormāli gatavi un noskaņojušies. Tā kā Turkija, es jau teicu iepriekšējā epizodē, ka Turki man liekas, var būt ļoti labi, un es pie tā pieturos, bet pēc tam nāca serbi pret Igauniem, un tas skaidrs bija, ka serbs viņi neuzvarēs. Jā, nu, Turkiem, man liekas, ka Šenguns varēja labāk vēl nospēlēt, bet visādi citādi pārējie tur izšāva visu, ko varēja. Tā kā, labi, Larkins otrajā puslaikā tik pamodās, bet jā. Bet man tev jautājums, vai mums ir jāsāk celt paniku basketbola faniem pēc šīs spēles? Tu runā par čempionātu, vai tu Jā, runā par vispār basketbolu? Par nē, čempionātu, ne? par čempionātu, jā. Jā, jā, nē, es domāju, ka nav. Es domāju, ka nav. Mums panika būtu jāceļ, ja Arthurs Žagars, ja mēs šorīt pamostos ar informāciju, ka Žagars nespēlēs vairāk. Bet, cik sapratu, tad trauma nav tik nopietna un iespējams, ka būs atpakaļ ierindā. Tā kā, tā kā jā, es domāju, ka panika nav jāceļ. Pēc pirmās spēles čempions neviens nepaliek, un arī pēc pirmās spēles turnīrs nav beidzies. Tev kā liekas? Man liekas, ka arī nav jāceļ panika, bet es arī neredzu, ka mēs varam būt ļoti daudz labāki. Un kaut kā tādas tās sajūtas ir, kad man liekas, ka fani un visi cilvēki vēl dzīvo kaut kādā pagātnē, tur pasaules kausā. Tur vakar vēl dzirdēju sarunas, kad redzu U18 izlases šovasar arī zaudēja visiem grupā, un pēc tam visus uzvarēja. Un piemin šādas stāstus, bet man liekas, ka šis nav tas gadījums. Kaut kā liekas, ka mums tie griezti šoreiz ir zemāki nekā mēs iztēlojamies, bet es ceru, ka es maldos un ka Džeka ar katru spēli spēlēs ar vien labāk. Jā, patiesībā to varēja just tribīnēs. Jo Igaunu fani šodien, vakar bija skaļāki. Viņi nāca uz spēli. Viņi zināja, ka viņi spēlē pret Serbiju. Viņi zināja, ka viņi dabūs riktīgi pakaļ. Viņi nāca bez expectācijām. Un viņi priecājās par katru punktu, ko viņi iemet. Viņi priecājās par katru kļūdu. Starp citu, serbi tur arī bija liels sajūsmu vilnis. Un man bija baigi patīkami atrasties tajā arēnā, jo tur valdīja tāda patīkama atmosfēra. Mēs esam uzlikuši, jā, ne mēs kā mēs, bet ļoti daudz Latvijas fani ir uzlikuši šīs expectācijas par medaļām, expectācijas, ka mums ir turki jāsit, jo kā mēs taču 23. gadā viņus uzvarējām, nevis pārbaudas spēlē, bet kvalifikācijas spēlē. Un tad tagad mums ir jābrauc viņiem vēlreiz pāri. Tā gluži nav. Tāpēc, jā, un starp citu, ja tu man uzdod jautājumu, man arī tur ir viens jautājums. Pēc spēles presenē Rihards Lomačs teica, ka turnīrs sāks tikai tagad. Nu, tā ir. Turnīrs sāks tikai tagad, vai turnīrs sākās ar spēli pret Turciju? Nu, turnīrs plēnām sākās astotdaļfinālā. Arī tā var teikt. Bet, nu jā, es nezinu, ko Lomačs citu varētu pateikt. Ne jau viņš teica, ka mēs esam sūdaini šodien nospēlējām un viss slikti, un nezinu, vēl meklēt attaisnojumus kaut kāds. Nu, tas čempionāts jau salīdzinoši garš. Ir tā viena spēle par Turciju. Tas zaudējums mums beigās var neko sliktu nenozīmēt. Mēs iziesim kā trešie no grupas, dabūsim pretī Lietuvu, vai Somiju, vai Vāciju. Vienalga, ko uzvarēsim to, un neviens neatcerēsies to Turcijas zaudējumu, un visiem būs atkal sajūsma. Tā kā galvenais ir tikt ārā no grupas, un tad tiešām turnīrs sākās no jauna, un tad tur nav atkāpšanās ceļa vairs.
kaut Viņš kā ir tā. norosties. Bet es Okay. ticu visam, ko tu saki. Okay. Okay. Jā, nu, pa lielam tiem galvenajiem punktiem, liekas, es esmu arī izgājis. Varbūt tās ir vēl kaut kas. Jā, es vakar žagara, pirms mēs uzzinājām, ka žagars nav tik ļoti satraumēts, tad man ieskrēja galvā tā doma, ka pasaules kausā banka izvēlējās paņemt divus garos, Čavaru un Pasašniku, kurus mēs neizmantojām tajā turnīrā. Tad bija tā diskusija, ka vajadzēja ņemt Māreku vai vajadzēja ņemt Timu, un mums būtu lielāks ķermenis, un tā kā mēs tur spēlējām, tad mēs varētu mainīties. Un tā tālāk. Un tad viss teica, ka tā bija kļūda. Un tad man tagad, pirms gulētiešanas, ienāca tāda ideja prātā, ka varētu šoreiz arī tā notikt. Jo kā pēdējā tika atskaitīta tur ķilps un skuja, un ja mēs paliktu bez žagara, mēs reāli paliekam ar pusotru driblētāju komandā. Zoriks Jā. un Lomašs. Paldies Dievam, ka Žagaram it kā nesot tik liela tā trauma. Nezinām, protams, vai viņš spēlēs pret Igauniju, nezinām, vai viņš vispār spēlēs grupu spēlēs, bet labā ziņa, ka viņš nav norakstīts uz visu turnīru. Un tad šo jautājumu var pavirzīt tālāk, bet jā, visādīgi var gadīties. Tu velc uz to, ka tika izvēlēts nepareizs sastāvs, nepareizs 12. tavuprāt. Nu, es uz to vairāk, ka mums ir šausmīgi daudz garie sastāvā, un mums nav plāns B uz mazajiem. Tā kā ja mēs redzējām, ka Žagars ir, nu, viņš viegli lūst, ja pārbaudas spēlēs divreiz paspēja salūst. Nu, riskējam šoreiz. Cerams, ka, Jā, bet cerams, ka nekas slikts nenotiks. uh, Sliktāks. jā. Nu, bija tas teiciens par riskētājiem un par šampanietu, vai ne? Tieši tā. Tā kā to mēs vēl redzēsim. Starp citu, jā, tu man kaut kā uzvedināji, kaut ko tu pateici vienā brīdī tik gudru, ka es arī atcerējos vēl vienu lietu, ko es biju aizdomājies par mūsu pieminēto aizsardzības pick and roll. To, ko mēs runājām iepriekšējās epizodēs, un mēs runājām par to, ka porziņš spēlē tādā dziļā flatā, jeb dropā. Un man baigi iekrita acīs viena epizode, jo mums jau vakar spēlēja ar porziņu to pašu flatu, un ar Šmitu gražuli spēlēja tādu tā kā hedžu, tādu stepautu ar vienu kāju. Un man iekrita acīs epizodes, pamanīja, ka tad, kad spēlēja dropu ar porziņu, nu, Lārkinam tur bija medus maize. Un tad, kad ir tik augsta līmeņa saspiņš, nu, bāc, nu, viņš tik tur uztaisīja tos savus sidestepus, ieliek trojku, piespēlē stūrī, ekstra piespēlē Osmans metroiku. Ot, nezinu. Nu, liekas, ka varbūt tās, te, kad mēs spēlējam, piemēram, flētu un tur driblē, nezinu, nosauc vienu turku spēlētāju. Hāzers, piemēram. Jā, Nu, tad mācam to flētu. Bet tad, kad Larkinam tā bumba ir rokās, nu, tur gan prasās kaut kāds, arī no Kristapa prasās kaut kāds mazliet parādīties. Jo viņiem tur aizgāja tā spēle otrajā puslaikā, nu, tik ļoti, ka viņš tiešām atvērās un viņš atvēra citus, un jā, nu, viņa aizmuka ļoti. Tā kā man patika ar Gražulu un ar Šmitu tas mazais stepautiņš, hedžu, nosauksim viņu par hedžu. Bet jā, nu, kaut kā tādas bažas mazliet, tomēr tas pick and roll aizsardzībā varbūt tās tomēr ir arī mani modinājis. jā, un man liekas, mēs otrā puslaikā arī sākām mainīties. Bet arī tas baigi nestrādā, jo tad pret Schengunu grūti mainīties ir. Un vēl tur, nu jā, bija vēl Bartānam epizode, kad taisīja tur trīskāršo maiņu ar porziņu, ar gražu un vienā brīdī nesarunā kaut ko, un Osmans vienkārši dabū bumbu un iemet 3 punktus, un tas ir tas brīdis, kad mēs tā kā jau pa punktiņiem krājam, lai atsistos, un tad bams atkal Osmans ieliek, un viss beidzās, un atkal neko netikām. Bet jā, aizsardzība ir švaka, un cerams, ka vismaz pret Igauniem izskatīsimies drusciņ labāk. Bet jāteic arī, ka Turcija bija tomēr neparocīgs pretinieks.
Jo tomēr tas Šenguns ar savu lielo pakaļu tur nevar viņu noturēt. Tā kā, Jā, jā, jā. nu kaut Palielam kā tā. Čavars mums tāds. Čavars vienīgais stopers pēc ārējā izskatījās, bet viņš pat Pēc netika ārējā, nu, uzlaists laukumā. Jā, labi, ātri par Igauniem, ko mēs redzējām par serbiem. Vai nu, neredzējām varam neko? divos vārdos. Redzējām, redzējām. Nu, pret Nu, serbiem redzējām neko, izskatījās. jā. Pret serbiem izskatījās ļoti drausmīgi viņi, bet man nepamet tā doma, ka viņi var būt bīstam komanda mums, turkiem. Un, nu, vairāk nevienam. Nu, pārējos viņi Jā, uzvarēs tas Portugāļus un Čehus. Es tā domāju. jā. Jā, nē, es tev piekrītu. Tādā ziņā, ka man atkal bija vairāk, es tā mazliet plašāk paņēmu, man bija sajūta, ka vai nu Igauni, vai nu Portugāļi uzvarēs vai nu Latviju, vai nu Turciju. Nu vienā no tām spēlēm kaut kas notiks, kaut kāds apsetiņš mazais. Uh, nu, Igauniem bija grūts uzdevums. Viņi nebija spēlējuši Eirobasketā kopš, un labo man, ja es kļūdos, man liekas, kopš 15. gada viņi vispār nebija lielajos turnīros piedalījušies. Varētu tā Līdz ar to būt, jā. viņiem, jā, līdz ar to viņi atbrauc uz turnīru. Viņi principā spēlē mājās, jo arēna bija zila. Arēna bija gaiša, zilās krāsās, un bija fantastiska atmosfēra. Par to jau es jau pastāstīju. Un, nu, vot, un viņiem, jā, nu, varbūt tās arī tā mandrāža bija lielāka. Abramovičs vienkārši apēda Igaunu mazos, un tad stress viņš varbūt uzreiz arī nepazuda. Serbi atraisās ātri, un līdz ar to tā spēle arī bija tāda -40 cienīga. Tomēr es domāju, ka Igauni būs kādā spēlē ļoti spēcīgi. Es gan domāju, ka Latvija pārbrauks pāri viņiem rītdienas spēlē. Uh, bet jā, tas nemaina faktu, ka, manuprāt, viņi ir 4. vieta šajā grupā. Jā, nu es ceru, ka mēs pārbrauksim pāri. Jā. Bet skatoties Igaunijas, likās, ka viņi ir tā kā labāki nekā tā spēle, ko es skatījos pirmo, kad Čehija ar Portugāli spēlēja, jo tā bija Jā, vienkārši drausmīgs basketbols. Tur bija vieni nemāku, otriem nesanāk, un tas uzbrukums tur kaut ko cīnās. Ok, Kueta izskatījās šausmīgi labs, viņš 23+18 vai kaut kas tam jā, līdzīgs viņam tur bija. Un viņš tur tiešām izcēlās uz tā fona, bet nu, Čehi tik ļoti beztalantīga komanda, un Portugālē ar beigās palīdzības bez Kuetas tur nebija. Tā kā likās, ka Igauni vienkārši ir pēc vakardienas, likās, ka Igauni ir labāki uz to trīs komandu jā. fonu. Lai Bet arī cik tas slikti izklausītos, ka -40 viņiem bija. Igaunija Portugāla gan pacīnīsies. Jo tas Kveita tiešām ir dzīvnieks. Un Igauniem tāds dzīvnieks zem groza nav. Līdz ar to tā spēle būs baudāma. Es domāju, tā ir ļoti skatāms mačs un gala beigās nu, spēle, kas izšķirs likteni. Taisnība, jā. Labi, noslēdzam šo mini Jā, noslēdzam. ekspertīzi. Rīt tad 6:00 Latvija, Igaunija. Pirms tam ir Turcija, Čehija 2:45. Tā kā sekojam līdzi. Skatāmies, atbalstam Latviju, un tad jau tiekamies vēl pēc kādas spēles. Cerams. Jā, un baudam basīt. Jā, Čau! čau.